Sveicināti! Mani sauc Pēteris Lunde, un es esmu no grupas Pienvedēju piedzīvojumi. Bet es neesmu atnācis viens. Ar mani kopā ir arī grupas basģitārists un dziedātājs Māris Žigats. Un jūs varat būt pilnīgi droši, ka ar jums ir kopā arī Aldis Lunde, grupas ģitārists. Mēs gribam pastāstīt jums par divām brīnišķīgām glezniņām. Abas gleznas ir 23 x 20 cm lielas, un abas kaut arī neatkarīgas viena no otra, tās tomēr, mūsuprāt, veido vienu kopīgu stāstu. Stāsts noteikti ir kopīgs arī nosaukumam. Viena glezna saucās Es un tu, un viena glezna saucās Tu un es. Jā, un abas divas ir ar eļļas krāsu krāsotas. Nu, es varbūt pastāstīšu par Ko tur var redzēt? Par pirmo gleznu, vai ne? Pirmā glezna Es un tu. Pirmajā gleznā ir redzama ļoti simpātiska un sapņaina meitene. Un kas ir interesanti, ka viņas krāsa apkārt viņai fonā ir ļoti silta un saulaina. Ir tāda sajūta, ka meitene ir sapņaina un domīga, un viņai ir ļoti skaisti saķemmēti mati, ļoti, ļoti kārtīgi, viņa tātad ir pucējusies apzināti. Un kas ir pats interesantākais? Viņas lielās zilās acis var redzēt, ka ir ar tādu sapnīti pilnas, jo apkārt lidinās zili skaisti taurenīši, kas uzreiz liek saprast, ka meitene ir kārtīgi iemīlējusies. Man pat ir tāda sajūta, ka viņa domā par kādu, kurš ir uz gleznas Tu un es. Un ir sajūta, ka fonā pilnīgi es dzirdu tādu zināmu dziesmu, kas saucas Tu un es. Es pastāstīšu mazliet par otru gleznu, kas saucās Tu un es. Es noteikti piekrītu visam, ko iepriekš mans kolēģis stāstīja par pirmo gleznu. Otrā glezna, varētu teikt, ir kopija gandrīz vai pirmajai, tikai attēlots ir puisis. Jauns zēns, jauns vīrietis. Eļļā veidot glezna, kas ir ļoti silts, dzeltens tonis. Puisis ir ar viegliem, rudiem matiem, bet ļoti kārtīgi saķemmētiem, pat veidotiem. Un tāpat kā iepriekšējā gleznā, arī puisim ir ārkārtīgi lielas, skaistas, zilas acis. Varbūt mazliet skumjas, varbūt mazliet sapņainas, varbūt domīgas. Sarkanas lūpas un palielas austiņas. Austiņas viņam tāds diezgan lielas, lai viņš labi var dzirdēt tos mīlas vārdus, acīm redzot, kas viņa virzienā būs raidīti. Puisim apkārt lido zili tauriņi, un pats viņš arī ir, kā teikt, vēderā tauriņi viņam ir, jo viņš ir acīm redzot iemīlējies un īpaši satraukts un emocionāli gatavs uzrunāt kādu, vai vienkārši ieskatīties acīs, vai vienkārši pabūt ar kādu kopā. Arī šī otra glezna ir 20 x 23 cm liela, tā kā abas gleznas ir, varētu teikt, kā vienu otru papildinošas, un noteikti abām ir jābūt kopā. Es pat varētu teikt, ka man ir sajūta, ka Līga šīs gleznas apzināti ir, viņas ir paredzētas būt kopā, lai gan arī katra glezna ir atšķirīga, atsevišķa. Manuprāt, tas simbolizē to, ka
ka mīlestība ir pavisam svaiga, un ka katrs no viņiem ir dziļās domās un varbūt tādā pat izbrīnā par saviem taurenīšiem un par sajūtām, joprojām grib saglabāt savu identitāti, bet sapņo viens par otru, tā, ka maz neliekās. Iespējams, tas ir pašportrets. Iespējams, bet man liekas, tas ir ļoti svarīgi būt apburtiem ar šo brīnišķīgo enerģiju, bet tajā pašā laikā tomēr saglabāt arī savu rāmīti un savu skatījumu uz šo silti, saulaino pasauli.